Oslo latvieši jau paspējuši ielīgot gan ar skrodardienas ilmaču kumeļu, gan izvizinājuši Jāņa bērnus ar dzelzs kumeļiem. Jautro teātra izrādi papildināja dejas un dziesmas, bet vēlāk visi pulcējās uz dančiem. Un 23. jūnijā mums paliks 10 gadi, tāpēc mēs vienmēr svinām. Mums Ozoliņam un arī visiem pārējiem latviešiem, kas ir ārzemēs, Līgo svētki, 18. novembris, šie visi svētki mums ir par kopā būšanu un par labi kopā pavadīt laiku. Jāņi ielīgoti arī citviet Norvēģijā, Bergenes latviešiem pulcējoties glazēnā vietā pie ezera, lai izbaudītu svētku atmosfēru ar vainagu pīšanu, ugunskura un zaļumballi. Latvisku svētku nekad nav par daudz, tādēļ Bērzainas latvieši paspējuši ne tikai ielīgot, bet arī plāno svinēt Jāņus īstajās dienās. Minsteres latvieši jau ielīgojuši Jāņus ar dziesmām, dejām, vainagu pīšanu un ugunskuru, aicinot ņemt līdzi pērnā gada vainagus, ko saskaņā ar vasaras saulgriežu tradīciju jāziedo ugunī auglības un svētības veicināšanai. Lai arī Korejā dzīvo tikai ap 80 latviešu, tomēr tas netraucē Latvijas vēstniecībai jau kopš 2017. gada aicināt kopīgi nolīgot. Arī Ungārijā ielīgošana notika šaurākā lokā, pēc Latvijas vēstnieka runas sekoja dziesmas un sirsnīgas sarunas. Savukārt Pisaules centrā Amerikas Savienotajās valstīs trimdas sabiedrība atzīmē Jāņus kopš 1954. gada. Mūsdienās līgotāji sabrauc no malu malām, lai kopīgi aizdedzinātu Jāņu ugunskura un dzīvās mūzikas pavadījumā sagaidītu saulēktu. Otrā pasaules malā, Austrālijā, latvieši ielīgoja pludmalē, lai pie ugunskura nesteidzīgi baudītu pīrāgus un Jāņu sieru. Tikmēr Beļģijā vairāk kā 300 līgotāji ķērās pie vainagu pīšanas, lai turpinātu ar dančiem un zaļumballi. Jāņi ir viens no tiem pasākumiem, ko biedrība rīko katru gadu, kas pulcina daudzus latviešus, ko ikdienā satikt nevar, vai darba gaitās, vai kā savādāk, un lieliski iespēja arī satikt savējos un kopt latviskās tradīcijas. Dzimšanas esmu bijusi visos Briseles latviešu Jāņos. Tas sanāk kopumā 11 gadus. Es esmu bijusi 6 gadus Briseles latviešu Jāņos, un man visvairāk patīk danča. Bet es sagaidu latviešu gardumus. Lai nu kā, bet danču un latviešu gardumu netrūka. Tāpat netrūka prieka un svētku sajūtas latviešu biedrībai Beļģijā ielīgojot jau 65. gadu. Ilze Kalve, Latviešu komas speciāli Latvijas televīzijai.